Raidījums kontakts ar doktoru Čārlsu Stenliju, sludinot evaņģēliju visai pasaulē. Viņš mums ir dāvājis šo mediju radio, lai varam pasludināt evaņģēliju katrā valstī katru dienu. Laipni lūgt raidījumā kontakts ar doktoru Čārlsu Stenliju. Man šķiet, ka viens no pienākumiem, ko izbaudu visvairāk strādājot šajā kalpošanā, ir balss ieraksti. Cik bieži ir bijis tā, ka domājot par šo man doto privilēģiju, man aizņautas balss un nākas apstāties un sākt visu no sākuma. Redaktors, ar ko es strādāju, ir ļoti talantīgs. Viņš domā ne tikai kā redaktors, bet arī kā producents, kas atvieglo man darbu. Es varu strādāt pie tās pašas programmas, caur kuru pats tiku uzrunāts pirms daudziem gadiem. Ikreiz, kad klausos mūsu gatavotos raidījumus, es atceros, ka kāds to visu dzirdēs ar atvērtu sirdi. Mūsu rakstniece, kas sagatavo manas lasītos scenārijus, viņa arī rediģē doktora Stenlija radio sprediķus. Mans uzdevums ir gatavot svētrunu pielāgot radio un podkāstu formātam. Kad klausos uzrunas no 1975. gada vai 80. gadu sākuma, tas ir labs atgādinājums par Dieva vārda aktualitāti. Tas nekad nemainās. Šeit mans darbs ir vadīt interneta radiostaciju. Man ļoti patīk, ka šajā kalpošanā šis ir mūsu darbs. Mēs piepildām Mateja 28, nesam evaņģēliju, nesam labo vēsti. Tam arī jābūt kalpošanas pamatā, palīdzēt cilvēkiem pieaugt attiecībās ar Jēzu Kristu. Tas nav tikai skaists moto. Kalpošanas DNA ir uzrunāt cilvēkus, redzēt, kā viņi mainās, lai dzīves apstākļu radītā spriedze, trauksme un bailes vairs nav daļa no viņu būtības. Lai evaņģēlijs, kas ir mainījis viņu sirdi, tagad būtu kļuvis par viņu patieso būtību. Šo raidījumu veidojas InTouch Ministries Atlantā, Džordžijā. Pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūgšanām un dāvanām, tas joprojām var skanēt ēterā. Turpmāk raidījumā kontakts – aicinājums uz nožēlu. Cik bieži tu esi atgriezies pie tā kunga, atkal un atkal atzīstoties vienā un tajā pašā grēkā? Un cik reižu pēc tam, kad esi to nožēlojis, tu esi viņam solījis tā vairāk nekad nedarīt? Cik daudzās no tām reizēm, kad esi teicis, ka tā vairs nedarīs, tomēr dziļi sirdī jūt šaubas, kas saka, un kā vēl darīšu? Tu teiksi, zini, es esmu atzinies savos grēkos, esmu nožēlojis un atkal nožēlojis, tā vien šķiet, ka es nespēju to savā dzīvē uzvarēt. Vai tad Bībelē nav teikts, ja kāds mēs atzīstamies savos grēkos, viņš ir uzticams un taisns un piedod mums mūsu grēkus un šķīstī no visas netaisnības. Kāpēc gan es nevaru uzvarēt šo vienu dzīves jomu? Tieši par to tad es arī vēlos runāt šajā svētrunā ar nosaukumu Aicinājums uz nožēlu. Ja kāds tev jautātu, kas ir nožēla, kā tu to paskaidrotu? Atvērsim lūdzu Lūkas evaņģēlija 24. nodaļu. Jēzus velta saviem mācekļiem atvadus vārdus. Viņš arī skaidri pasaka, kāda vēsts viņiem ir jānes pasaulē, daloties tajā, ko viņi ir dzirdējuši un redzējuši Jēzu darām, lai nodotu liecību. Lūk, ko viņš saka sākot ar 44. pantu. Pēc tam viņš tiem sacīja, šie ir tie vārdi, ko es jums esmu sacījis vēl pie jums būdams, ka visam bija notikt, kas par mani rakstīts Mūzes bauslībā, praviešos un dziesmās. Tad viņš tiem saprašanu atdarīja, ka tie rakstus saprata. Un tiem viņš sacīja, tā stāv rakstīts, ka Kristum bija ciest un augšām celties no miroņiem 3. dienā, un ka viņa vārdā būs sludināt atgriešanos un grēku piedošanu visām tautām, iesākot no Jeruzālemes. Un jūs esat liecinieki tam visam, un redzi, es jums sūtu savu tēva apsolījumu, bet palieciet jūs pilsētā, līdz kamēr tiksit apģērbti ar spēku no augšienes. Viņš saka, ka vēsts ir par grēku nožēlu un piedošanu. Svētais gars būs jūsos ar jums un pār jums, dodot jums spēku to paveikt. Jaunajā derībā ir divi galvenie vārdi par grēku nožēlu. Tas nozīmē
sava grēka atzīšana, izjūtot dievbijīgas skumjas, kā arī mana apņemšanās mainīt iepriekšējo virzienu. Grēku nožēla ir kas vairāk, kā tikai skumjas par pastrādāto grēku, kā žēlums par izdarīto. Tajā ir kas dziļāks, kā tikai nožēla, ka esmu grēkojis pret Dievu. Piemēram, cilvēks, kurš ir atklājis, kādas ir grēka sekas, varētu ļoti nožēlot pastrādāto. Cilvēks var izjust lielu nožēlu par grēkiem, jo kāds cits par tiem ir uzzinājis. Tāpēc, ja kāds saka, ka grēku nožēla ir skumjas par izdarīto, es teiktu, ka nē. Grēku nožēla ir sēras par izdarīto grēku. Nē, ne gluži. Tam visam ir daļa pie grēku nožēlas, tomēr tas nav viss, kas grēku nožēla. Vecajā derībā ebreju vārds grēku nožēlai ir pagriezies. Kad cilvēks nožēlo savus grēkus, viņa domām ir jāmainās, un šīs mainītās domas noved pie mainīta virziena, uzvedības un rīcības maiņas. Ko citu vēl varētu nozīmēt grēku nožēla? Tās nav tikai skumjas, nožēla, vainas sajūta par to, ko es izdarījis. Tam ir vairāk aspekti. Kad cilvēks patiesi un no sirds maina savas domas par Kristu, savu grēku, dzīvi, ja patiesi mainās domas, mainās sirds, atzīstot savu grēku pret Dievu un pret sevi, cilvēka dzīvē notiek kas jauns. Dievs vēlas, lai cilvēka dzīvē notiktu pārmaiņas, jo dzīve grēkā un nepaklausībā, dzīve saceļoties pret Dievu, iznīcina, un Dievs zina, kādas ir grēka sekas. Tātad grēku nožēla ir domāšanas veida un sirds pārmaiņas, kas izraisa arī uzvedības un rīcības maiņu. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc kāds nepiedzīvo uzvaru par grēku, kāpēc nākas atgriezties pie Dieva, nožēlojot vienu un to pašu grēku atkal un atkal, ir tas, ka šī nožēla nav bijusi pilnīga. Tā nav bijusi pilnīga grēku nožēla. Ko grēku nožēla nozīmē un kā tā izskatās neticīga cilvēka dzīvē? Kāda vieta grēku nožēlai ir atvēlēta neticīga cilvēka dzīvē? Un otrādi, kāda vieta tai paredzēta ticīga cilvēka dzīvē? Mēs pašā sākumā redzējām, kad Jānis sāk sludināt, viņš mācīja: atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu pienākusi. Arī Jēzus sludināja to pašu. Pāvils teica, ka Dieva nodoms ir, lai visi atgrieztos no grēkiem. Jēzus teica, ka ir nācis aicināt uz nožēlu nevis taisnos, bet gan grēciniekus. Kāpēc viņš šeit nelietoja vārdu pestīšana? Vai kāpēc viņš neteica ticība? Tāpēc, ka viņš šos vārdus bieži aizvietoja ar citu. Kad Jēzus teica, ka ir nācis aicināt uz grēku nožēlu nevis taisnos, bet gan grēciniekus, uz ko viņš tos aicina? Viņš vēlas dāvāt mainītu dzīvi, pestīšanu un grēku piedošanu. Šie vārdi bieži aizvieto citu, nozīmējot vienu un to pašu – grēku nožēla, arī pestīšana, bet nevienmēr tikai to. Kāds varētu teikt, nu labi, viņš to lieto arī pestīšanas vietā, bet kā ar ticību? Kā ar visiem tiem Bībeles pantiem, kuros teikts, ka esi glābts ticībā? Turpat nav pieminēta atgriešanās no grēkiem, piemēram, Jāņa evaņģēlijā. Kāpēc tā? Ļoti vienkārši. Viņi saprata, ka ticība un grēku nožēla iet roku rokā. Lai ticība būtu patiesa un īsta, arī grēku nožēlai jābūt patiesai un īstai. Piemēram, Bībelē ir teikts: ticiet uz Kungu Jēzu Kristu, un jūs tapsiet glābti. Šos vārdus apostols Pāvils teica Filipiešu cietumsargam, ka tas viņam jautāja: kas man jādara, lai taptu glābts? Tici uz Kungu Jēzu Kristu, un tu tapsi glābts. Viņš būtu varējis teikt: tici un nožēlo, bet apostoļu Pāvila izpratnē abas šīs lietas bija savienotas, un viņš nevienu no tām neuztvēra kā kaut ko atsevišķu. Galvenais šajā visā bija panākt, ka šis vīrs sāk ticēt Kungam Jēzum Kristum.
Jānis raksta, jo tik ļoti Dievs pasauli ir mīlējis, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Kāpēc viņš te neteica tici un nožēlo? Jo viņu izpratnē ticības sistēmā ticība un grēku nožēla ir kā pestīšana, atgriešanās un no grēkiem. Tas ir vienas monētas divas puses. Teiksim, ka man rokā ir monēta, no vienas puses uz tās ir rakstīts cipars, otrā ir ģērbonis. Ja es iedotu šo monētu tev, tad tev būtu gan cipars, gan ģērbonis. Nav iespējams turēt rokā 20 centu monētu, neturot arī tās otrā pusē esošo ģērboni. Ja es tev iedotu papīra lapu, kurai uz vienas puses ir kaut kas uzzīmēts, tad es tev būtu iedevis arī otru lapas pusi. Tu nevari paņemt ciparu bez ģērboņa, tu nevari iegūt pestīšanu bez ticības un grēku nožēlas. Tātad ticība un grēku nožēla iet roku rokā. Sākot ticēt kungam Jēzum Kristum, tavs dzīvesveids noteikti piedzīvos pārmaiņas. Tas ir arī kristība pamatā. Kas tad ir kristība? Kristība cilvēku neglābi, bet kristība simbolizē, ka mēs esam nomiruši savam vecajam dzīvesveidam, esam apglabāti kopā ar Jēzu Kristu. Tagad dzīvojam viņā un, kā teikts Bībelē, ceļamies augšā, lai dzīvotu jaunā dzīvē. Ir notikušas pārmaiņas. Lūk, kāpēc cilvēku pagremdēšana? Jo pagremdēšana ir labākais kristības simbols, kas precīzi simbolizē to, kas ir noticis. Mēs nomirstam vecajam dzīvesveidam, tiekam apglabāti Kristū un augšām ceļamies jaunai dzīvei. Kāpēc viņš nerunā par ticēšanu un grēku nožēlu atsevišķi? Ja es patiesi esmu uzticējies Jēzum Kristum, esmu atzinis, ka viņš ir pestītājs, atzinis, ka viņš ir vienīgais Dievs, ka esmu grēkojis pret viņu, ka kādu dienu viņš man tiesās un es atskaitīšos viņam. Ja es patiesi izprotu, kas viņš ir un nožēloju savus grēkus, ja es saprotu, ka esmu grēkojis pret viņu un sevi, ja šī ticība ir patiesa un īsta, tad tai sekos patiesas izmaiņas. Ko tad īsti nozīmē atgriešanās no grēkiem? Atgriezties no grēkiem nozīmē, es atzīstu Dievam savu grēku, un es piekrītu viņam tajā, tas nozīmē, ka es saku to pašu, ko viņš. Tā ir patiesa atgriešanās no grēkiem, un tajā nevar iztikt bez nožēlas. Grēks ir tāds, kādu to redz Dievs. Tas ir pret Dievu, pret mums. Tam nav vietas mūsu dzīvē. Aizej no tā, atmet to. Ja es nāku pie viņa sakot, tu esi teicis, ja es atzīstos savos grēkos, tu esi uzticams un piedod man visu netaisnību. Dievs, esmu vīlies pats sevī, ka, ko tādu esmu izdarījis Jēzus vārdā, āmen, vai ar to pietiek? Nē, nepietiek. Jo redziet, es varu atzīties grēkos tā, kā to izprot vairums cilvēku, neizjūtot nekādu nožēlu. Varu tikai pateikt, kungs, tu teici, ka ja mēs izsūdzam grēkus, tu esi uzticams un piedod, šķīstī mūs no visas netaisnības. Es atzīstos, kungs, paldies, ka man ir piedots Jēzus vārdā. Tas pat nenonāca līdz sirdī. Redziet, grēku nožēla sevī ietver ko vairāk par izdarītā atstāstīšanu Dievam. Kaut ko atzīt nozīmē piekrist. Tātad, ja es piekrītu Dievam par savu grēku, man nākas to izsūdzēt. Ja es saprotu, ko nozīmē izsūdzēt grēkus, es piekrītu tam, ko par to domā Dievs. Viņš tos ienīst. Viņš tos ienīst tā seku dēļ. Viņš negrib to redzēt manā dzīvē. Viņš ienīst. Tas nesaskan ar mūsu kā kristiešu dzīvi. Grēks ir vērsties pret viņu un pret mums.
Kad nāku pie viņa atzīstot savu grēku, es viņam piekrītu. Dievs, tas bija pret tevi, tas bija pret mani, tas skumdina tavu svēto garu. Tas nesadara ar manu dzīvi. Tu negribi, ka manā dzīvē būtu šis grēks. Pēc tam man jāpieņem nopietns lēmums aizgriezties no šī grēka, jo tieši tāda ir pilnīga grēku nožēla. Patiesa atgriešanās ir atzīšana, vienprātībā ar Dievu, viņa attieksmē, viņa uzskatos, vienprātība ar viņu, kā rezultātā spējam pieņemt lēmumu pagriezt grēkam muguru, aiziet no tā un ar svētā gara palīdzību uzņemties atbildību dabūt to prom no savas dzīves. Tāda lūk ir patiesa grēka nožēla. Tieši tāpēc mums jānožēlo katrs grēks, ka tas ielaužas arī ticīga cilvēka dzīvē. Es domāju, ka tik bieži esam lietojuši šos vārdus grēku nožēla seklā, nepārliecinošā veidā. Mēs pat sakām, ak, Dievs, es zinu, ka esmu licis tev vilties, vai varam pievilt Dievu. Viņš redz pagātni, tagadni un nākotni, lai kādu pieviltu būtu jārada cerības. Tātad viņš nav mūsos vīlies. Skumdināts, jā. Tāpēc es domāju, ka viņu visvairāk sāpina ne tikai tas, ka esam grēkojuši, bet ka darām to ar vieglu sirdi. Dieva acīs grēks ir grēks. Jūs teiksiet, vai tad Dievam visi grēki ir vienādi? Nē, tā nav. Arī Dieva acīs daži grēki ir smagāki par citiem, tomēr grēks ir grēks. Kā tikt galā ar grēku? Ne jau ar vieglu sirdi izmetot Dievam. Jā, kungs, es atkal to izdarīju, piedod, es jau zinu, ka tu piedosi. Jēzus vārdā. Nē, man tas ir jāredz tā, kā to redz Dievs. Ja es ieraudzīšu to no Dieva skatu punkta, tad izjutīšu savā sirdī daudz stiprākas emocijas. Vai tu atkārtojies? Noteikti. Jo šis ir galvenais iemesls, kāpēc tik bieži ciešam sakāvi. Cilvēki saka, zini, es esmu jau daudzus gadus centies no tā tikt vaļā. Esmu mēģinājis, esmu atzinis savu grēku atkal un atkal. Bet vai tu esi to nožēlojis? Proti, vai es teicu kunga Jēzus Kristus vārdā, svētā gara spēkā, es aizgriežos, es izvēlos aizgriezties, es no tā aizeju. Vai tas nozīmē, ka Sātans tev liks mierā? Nē, nepavisam nē. Vai tas nozīmē, ka tu vairs nekad neiekritīs? Nē. Tomēr, ko tu darīji atkal krīti? Tu patiesi nožēlo, jo zini, ka tas ir pret Dievu, pret tevi. Dievs nevēlas to redzēt tavā dzīvē, un tu aizgriezies. Lai kas tas būtu, ar ko Sātans tevi ir turējis, nelabi ieradumi, Dievs dāvās tev uzvaru. Un zini, ja mēs Dievu priekšā esam patiesi un godīgi, tad uzvara var atnākt vienā acu mirklī. Tomēr daudziem ir šāda attieksme. Jā, kungs, es zinu, ka esmu vājš, un Dievs, paldies, ka tu man saproti, ka zini, ka neesmu nevainojams. Cik gan bieži viņam to ir nācies dzirdēt. Dievs, tu zini, ka neesmu nevainojams. Es esmu tikai grēcinieks, glābts žēlstībā. Es zinu, ka tu saproti, un paldies, ka piedod man. Neticīgam cilvēkam grēku nožēla ir uz glābšanu. Ticība un grēku nožēla ir glābjoša pieredze. Ticīga cilvēka dzīvē ticība un nožēla palīdz saglabāt sadraudzību ar viņu. Ticīgam cilvēkam tas nav saistīts ar pestīšanu. Nē, tā ir neticīga cilvēka pestīšanas pieredze, bet mēs caur to uzturam savu dzīvi tīru un dzīvojam paklausībā Dievam. Nožēla ir dievišķas skumjas. Es redzu savu grēku no viņas skatu punkta, kas man liek justies pietiekami slikti, lai es gribētu mainīties. Kāpēc tad mēs nemaināmies? Iemesls, kāpēc cilvēki nemainās, ir tas, ka viņi nav pārliecināti par grēku. Viņi tam rod attaisnojumu, loģisku skaidrojumu. Patiesas nožēlas rezultātā vienmēr mainās cilvēka attieksme, rīcība un uzvedība. Mirklī, kad tikām glābti, Dievs nedeva mums pārliecību par katru grēku, ko esam izdarījuši un ko vēl izdarīsim. Viņš ved mūs soli pa solim caur svēto garu, kurš parāda visu to, kas neiedarās mūsu dzīvē. Jo reizēm mēs neesam gatavi dzirdēt. Ne tāpēc, ka negribam, bet gan tāpēc, ka neesam gatavi. Dievs savā žēlstībā un mīlestībā, pacietībā un izturībā ir tas, kas sakārto mūsu dzīvi.
Kas ir Dieva žēlastība? Dieva žēlastība izpaužas viņa piedošanā mums ticīgajiem, kad grēkojam pret viņu. Tam nav obligāti jābūt ieradumam. Varbūt tas ir kārdinājums, kāds tev liek zaudēt pacietību, tu ļaujies dusmām. Kas tad notiek? Svētais gars tevi pārliecina, tu zini, ka tas nebija pareizi. Patiesi nožēlojot, tu teiksi, Dievs piedod, palīdz man izlīgt. Tam nav vietas manā dzīvē, es nožēloju šo grēku. Dievs, es negribu to vairs savā dzīvē. Patiesa, pilnīga nožēla ir ne tikai attieksmes maiņa, bet arī uzvedības un rīcības maiņa. Mums ir tiesības sagaidīt, ka dievbīgi cilvēki dzīvos dievbīgu dzīvi. Bībelē nav neviena panta, kurā viņš mums būtu devis gara dāvanu pārbaudīt citu cilvēku nestos augļus. Mateja evaņģēlija 7. nodaļā viņš atstāja ļoti spēcīgus vārdus. Sākot ar 21. pantu. Ne ik katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara man debesu tēvu prātu. Kāds ir tēvu prāts? Uzticēties kungam Jēzum Kristum. Daudzi uz mani sacīs tanī dienā, kungs, kungs. Vai mēs tavā vārdā neesam nākošās lietas sludinājuši? Vai mēs tavā vārdā neesam velnus izdzinuši? Vai mēs tavā vārdā neesam brīnumu darījuši? Un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis, eita nost no manis, jūs ļauna darītāji. Kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam darījuši lielas lietas, es nekad neesmu jūs pazinis. Tas ir sirds stāvoklis. Ziniet, lai pestīšanas pieredze būtu patiesa, pēc tās jāseko attieksmes maiņai. Viņš ir uz ticību viņam. Dievs ir tas, kas maina no neticības uz ticību Jēzum Kristum kā savam personīgajam glābējam. Tās bija pašas pirmās pārmaiņas. Kas tad ir vispirms? Pārmaiņas vai ticība? Tās ir kā vienas monētas divas puses – ticība un nožēla uz pestīšanu. Ja runājam par ticīgajiem, jūs un es, mēs esam atbildīgi Dievu priekšā. Mēs esam atbildīgi par to dzīvi, kādu dzīvojam, un grēku nožēlai tajā ir svarīga daļa. Lūk, kas notiek. Grēku atzīšanas bez nožēla neko nemaina. Ja ir patiesa atzīšanās grēkos, tā noteikti ies roku rokā ar grēku nožēlu. Domu, sirds un uzvedības maiņa. Tāpēc, kad cilvēks saka, zini, esmu izsūdzējis, bet nezinu, kāpēc neredzu uzvaru, tad jājautā, vai tu esi kādreiz apstājies, lai atzītu, Dievs, tam nav vietas manā dzīvē. Es nožēloju šo grēku un svētā gara spēkā šeit un tagad. Es izvēlos no tā aiziet, kāds teiks, es nezinu, vai var no tā aiziet. Tev ir svētā gara spēks, kas ļaus tev to izdarīt. Grēks pieviļ. Tā ir tā lielā pievilkšana, kad Sātans saka, viena reizīt neko nekaitēs, 2 jau arī nav nekas, 3 reizes tev neko nenodarīs, 4 netik, taču visi kļūdās. Galu galā šī ķēde ir apvījusies ap tevi, un tu nāc pie visu varenā Dieva, lai nožēlotu, bet tā ir milzīga cīņa. Īstais laiks, kad tikt galā ar grēku, ir uzreiz, kad tas ir ienācis tavā dzīvē. Nožēlo to uzreiz, pirms grēks ir nostiprinājies tavā dzīvē, un tev nākas to izsūdzēt atkal un atkal. Vai Dievs to var salauzt? Jā, protams, viņš to darīs. Noteikti. Cīņa nav par to, vai viņš to var vai nevar, bet gan vai es to gribu vai nē. Piemēram, cilvēks ar kādu ieradumu.
Patiesībā jau mums patīk šie ieradumi. Tas jau ir kļuvis par tik neatņemamu dzīves daļu, un no vienas puses cilvēks saka, nu Dievs, es negribu to savā dzīvē, tomēr dziļi sirdī viņš nemaz negrib no tā atteikties. Negribi atteikties? Tā nav patiesa nožēla. Lai tiktu ar to galā, ir jāpieņem lēmums. Es gribu tevi iedrošināt. Ja nekad neesi uzticējies Jēzum Kristum kā savam pestītājam, un gaidi, ka tava dzīve sakārtosies, aizmirsti. Tas nav tavs darbs. Dievs sakārtos tavu dzīvi. Tev jālūdz kungam Jēzum Kristum, lai viņš tev piedod tavus grēkus, atzīstot, ka tavs grēks ir pret Dievu un pret tevi, ka viņš caur savu dēlu Jēzu nomira pie krusta un pilnībā samaksāja par taviem grēkiem. Tajā mirklī, kad esi gatavs viņam teikt, jā, es ticu, ka Jēzus Kristus ir tas, ko viņš par sevi saka, tu pēkšņi tiec mainīts. Es lieku savu dzīvi viņa rokās, es uzticos, ka Jēzus ir piedevis manus grēkus. Tavā dzīvē ir notikušas pārmaiņas, kas būtu redzamas gan tajā pašā mirklī, gan visu atlikušo dzīvi. Ja esi kristietis, bet tu nāc pie Dieva atkal un atkal ar tiem pašiem veciem grēkiem, nokrītot uz ceļiem pie gultas, gultā vai vienalga kur. Kungs, tu esi teicis 1. Jāņa vēstulē 9. nodaļā, lai es atzīstos savos grēkos. Dievs, kāpēc es neredzu uzvaru? Tu neesi bijis gatavs godīgi paskatīties acīs šim grēkam un grēka sekām un neesi izjutis pietiekamu nožēlu, lai spētu no tā aiziet. Ja tu izvēlies to atmest, tad tev ir pieejams Dieva spēks, kas palīdzēs tev to izdarīt. Ja caur šodienas programmu tika svētīts, ienāc mūsu mājaslapā intouch.org. InTouch vada cilvēkus visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprina vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch Ministries, un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūgšanām un dāvanām.